Es esmu par sportošanu un fiziskajām aktivitātēm, bet ir pilnīgi delulu uzskatīt, ka sports ir pati svarīgākā vai pat obligāta lieta, lai sakārtotu un iegūtu labu svaru, labu metabolo veselību un pat mentālo veselību. Šīs lietas tiek nodrošināts virtuvē. Mēs varam debatēt par to, līdz kamēr mēs paliekam zili, bet tas nemaina faktu, ka neuzņemot pietiekami daudz vitamīnu, minerālvielu, aminoskābi, taukskābi, uzņemot pārāk daudz cukuru, alkoholu, antinutrientus un citus sūdpārtikas elementus, tava veselība ar laiku sajies grīstē, lai cik daudz svars tu paceltu, soļus noiet vai kilometrus noskriet. Un nē, nav iespējams dzert kaut kādu multivitamīnu un kompensēt šo visu. Tā kā tu nevari ne ar sportu, ne ar vitamīniem kompensēt sūdīgas pārtikas ietekmi uz tavu veselību. Un runājot par sportu, šie paši iemesli ātrāk vai vēlāk apturēs tavus sportošanas centienus, radot locītavas sāpes, savainojumu risku un enerģijas trūkumu, ko starp citu daudz jauc ar slinkumu. Jo visas šīs problēmas ar laiku ceļas vai nu no hroniski iekaisuma, vai nu vienkārši no izēju materiālu trūkumu, jo tu viņus nenodrošināja ar uzturu. Un gadījumā, ja tu esi viens no daudziem, kurš cīnās ar insulīna rezistences problēmām, tā ir centrālā aptaukošanās, policistiskais olnīcas sindroms, aptaukojusies akne, hroniski paaugstināts asinsspiediens, otrā tipa diabetes un citas, šeit nosaucot tikai dažus. Jo vairāk tu sportos, jo vairāk tu būsi sajūta, ka tu noej 2 soļus uz priekšu un 3 atpakaļ. Jo sports, lai gan var bremzēt šīs problēmas attīstību, tas nevar novērst insulīna rezistenci un līdz ar to problēmu attīstību un izveidošanos. Jo insulīna rezistences pamatā ir uzturs. Nevis sporta deficīts. Tikai izvēloties uzturu, kurš strādā kā terapija insulīna rezistencei, kas ir zemsogļu ķerētu uzturs, ketogēns uzturs, karnivors uzturs vai gavēšanas elementu apvienojot ar kādu no šiem, tu vari pavisam tikt vaļā no šīm problēmām, nevis mācīties visu mūžu šīs problēmas menedžēt. Ja tu gribi tikt traumēts ar ketogēnu uzturu, redzot, cik ātri tavu veselību uzlabojas, tad, kad tu ignorēji standarta uzturu norādījumus, tu vari uzspiest uz manu profilu, sazināties ar mani, mēs tev izveidosim nevis maltīšu plānu, bet uzturu stratēģiju, kas palīdzēs tev sasniegt tavus veselības mērķus daudz ātrāk nekā tu domā, ka tas ir iespējams, un īstenībā arī daudz vieglāk.